Čau, esmu Mārta. No Artas Place. Čau visiem, mani sauc Ivars, un es jums izstāstīšu eksperimentu veidā, kā pagatavot interesants un vienkārši brokastis. Tad mums būs nepieciešams panna, divas, ūdens un pētersiņi, maize, sviests, anšovi un olas. Mēs sagriežam pētersiņus. Pētersiņi nodarēs pašās beigās mums. Anšovus pagatavosim kopā ar sviestu. Proporcija jābūt 50 pret 50. Tik, cik ir anšovi, tik apmēram arī nepieciešams būs sviesta. Vēl vajag piparus. To es aizmirstu. Tagad mums vajag sajaukt anšovus kopā ar sviestu un samīcīt. Tad mēs esam sasmalcinājuši mūsu anšovus kopā ar sviestu. Un labi samaisīsim. Anšoviem ir labi pievienot piparus. Sāli kā nevajag. Sviestam ir jābūt mīkstam. To var izdarīt divos veidos, vismaz divos. Viens veids, mēs varam atstāt sviestu uz visu dienu saulītē. Mēs to varam izdarīt mikroviņu krāsnī. Apmēram sekundes 5 līdz 8 vienkārši ieliekam mikroviņu krāsnītī un uzsildam sviestiņu, un viņš ir mīksts. Tad masa ir izskatās apmēram šāda. Būtu labi, ja viņa būtu plus-mīnus vienmērīga. Tagad mēs uzliekam ūdeni, olām. Ūdeni mēs uzvāram un pēc tam liksim olas iekšā. Sākumā jāuzvāra ūdens, pēc tam jāievieto olas, jāvāra apmēram 4 līdz 5 minūtes. Nu, vislabāk ir 4,5 apmēram. Un tad olas sanāks vidū mīkstas tādas. Ūdens ir uzvārījis, par to laiku mēs varam uzcept mūsu maizītes. Ja mēs gatavojam tos anšovus, mums paliek pāri eļļiņu. To eļļiņu nevajag mēst ārā, mēs viņu izmantosim, lai apsep mūsu maizīti. Uzliekam silīties pannu un gaidam. Mēs paņemam eļļu, ielijam iekšā un apsepsim mūsu maizīti. Apsepjam mazliet, lai ir tāds brūnganīgs. Vienai porcijai man 3 maizītes. Tas ir tāpēc, ka, ne jau tāpēc, ka cilvēks neapēdīs vairāk par 3 maizītēm, bet tāpēc, ka man ir tik liela panna, lai tur ieliktu tikai 3 maizītes. Ūdens ir uzvārījies, mēs liekam mūsu olas. Vislabāk var darīt šādi. Mēs paņemam karoti, uzliekam oliņu un iegremdējam. Līdz ko ieliekam olas, tā vāram 4,5 minūtes. Tad ir pagājuši 4,5 minūtes un mēs makšējam ārā mūsu olas. Dēls, olas ir klāt. Olas mēs nedzisējam, mēs vienkārši noliekam, lai mēs pastāv siltas uz papīra dvielīšu vai jauduma dvielīšu. Mūsu masu, kas mums ir anšovi kopā ar sviestu, tos mēs paņemam un klīši uzmerējam uz maizītes. Mēs vienkārši paņemam pētersiņus un uzkaisam virsū. Sagriežam maizītes smukās šķielītēs. Šādi izskatās brokstu piedāvājums. Anšovu maizītes kopā ar olu. Un es ceru, ka jums garšos.